Labdien, labvakar jau. Jā, es esmu Andris Olīts, es esmu no Ilģicīna, dzīvoju tur pusotru gadu. Darbojos Scenārija LV, kur mēs apskatījām arī apkārt mājaslapas. Es vilkšu dažas kopsakarības ar šīm mājaslapām un tas, kā mēs apstījām, kā viņas Londonā darbojās, balsoties uz vienu pētījumu, kā viņas darbojas Latvijā un kas notiek ar dzīvojumiem rajoniem vispār. Šobrīd tā lielākā problēma ir tāda, ka Rīgā dzīvojamo fondu 40% veido šādi apdzīvotas mājas, un principā komunikācijas ar piedzīvotājiem ir ļoti minimāla, jo viņi arī tie iekšējie pagalmi principā bija domāti bērniem un viņu mātēm, un šobrīd viņi vairs nepildo savu funkciju. Līdz ar to, skatoties no šī Londonas pētījuma par vietējo apkājumju mājaslapām, mēs varam smelties pieredzi, kā uzlabot mūsu apkājumus un ko darīt tieši IT vidē ar šo apkājumu kopienu stiprināšanu. Tajā pētījumā 3 mājaslapas padziļināti tika pētītas, aptaujājot to lietotājus un skatoties, kāda ir viņa attieksme, kas ir mainījies no tā, ka viņi lieto šos portālus. Pirmkārt, daudzi atzina, ka tas ir palielinājis gan to, ka viņi ir satikušies ar cilvēku, kur dzīvo tajā apkaimē, viņi pazīst daudz vairāk cilvēkus, un arī viņi ir daudz atvērtāki sadarbībai. Tas nozīmē, ka mājaslapas, mūsu apkaimju mājaslapas ir ļoti labas, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību. Tāpat arī attiecības ar vietējo varu uzlabojās un visvairāk tieši ar centrālo pašvaldību. Tur jūs redzat vairāk kā 50% divās no tā mājaslapu lietotājiem, un, kas interesanti, viena no tām ļoti augsta uzticamība palielinājās policijai. Otra lieta, ko var mācīties ne tikai apkājumi iedzīvotāji, bet arī paši politiķi, jo sadarbība tur, kur ir bijusi divpusēja, ka ne tikai apkājumis ievieto savu informāciju, bet arī politiķi un izpildvara, tas ir ierēģi atbild uz iedzīvotāju jautājumiem un rosina pat savus tematus, ir izrādījusies ļoti pozitīvi. Tā ir deputātu un ierēģi aptauja, deputātu domāt vietējā pašvaldība, kuri lielākoties novērtējuši, ka mājaslapas ir bijušas pozitīvas, pozitīva pieredze satura veidošanā, un attiecības arī ir bijušas pozitīvas ar šo mājaslapu īpašniekiem vai tie, kas organizē. Lielākoties šie deputāti un ierēģi identificē iedzīvotāju problēmas saņem iedzīvotāju atsauksmes un to uzskata arī par ļoti efektīvu komunikācijas platformu ar iedzīvotājiem. Mazāk un nodrošināt pakalpojumus arī tas ir. Kas ir interesanti, ka patiesībā neviena no šīm apkājums mājaslapām kopumā viņi pētīja aptuveni, ja nemaldos, 500 lapas visā Londonā, tad neviena no šīm mājaslapām neizrādījās, ka viņi uzsāka, kad bija bažas, ka viņi būs agresīva, negatīva un tam līdzīgi. Nekā tam līdzīgi nevienā lapā nenotika. Šeit jūs redzat 8 tipus, kāda vispār pastāv mājaslapas un kā arī ir, cik daudz ir viņas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, cik daudz lietotāju komunikācijas intensitāti ir. Šeit atrodas Twitteris, tie ir viedblogi, kas ir tādi par vietējām aktivitātēm, paši aktīvākie palika jau tur aizmugurē. Labi, kas viss notiek Londonā? Kas mums ir Latvijā, kur ir atšķirībā no Londonas, kur dzīvo kādi 7 miljoni iedzīvotāji. Latvijā, protams, tās kopienas stipri mazākas, un informatīvā telpa arī ir stipri mazāka, un notikumi notiek mazāk. Mums ir atsevišķām apkājumiem mājaslapas. Tas, kas viņām lielākoties pietrūks, ir tieši šī sadarbība ar izpildvaru. Lielākoties tās ir vai biedrība kā Mežaparks, kurām ir sava mājaslapa, vai tie ir saucamie viedblogi, kuri informē par vietējām aktivitātēm, bet viņas ir diezgan lokāli savos notikumos un mazāk uz to. Šeit jūs redzat tādu lietu, kas ir diezgan, bet ļoti laba, apkājums LV portāls, bet tā problēma ir tāda, ka viņa savukārt ir pārāk atkal plaša. Viņi izvēršās tā, ka ir ļoti dažāds šo vietējo apkājumu intensitāte. Principā viss atrodas aptuveni šeit. Ir ļoti maz šādu tīklu, kas būtu pilsoniski sociāli, vietējo diskusiju tīkli.
mazāk rīcam ir šie komercmediji, protams, ņemot vērā tos apjomus, patiesībā Bauskas dzīves mājaslapa varētu uzskatīt arī par apkaimi portālu kā lokālo komercmediju. Scenārio V mēs skatījāmies, ko tad darīt nākotnē, kur attīstīsies, kas ir tās iniciatīvas, kuras mēs varētu iedzīvināt, kuras neprasa lielus resursus. Principā būtu jāveicina šī sadarbība ar deputātiem, un bieži vien arī, ko mēs redzam, pirmkārt, ka arī šīm mājaslapām tā auditorija patiesībā ir ļoti stabila. Jo, protams, var skatīties šeit negatīvi, ka vēl 80% plāno aizbraukt projām uz citurieni, bet patiesībā 72% iedzīvotāji vēl joprojām ir gatavi palikt tikai tajā vietā un nepārcelties pat uz citu pilsētu. Protams, ka palielināsies aizvien vairāk internetu lietošana, kas nodrošina, ka apkaimi mājaslapas kļūs aizvien populārākas. Un tas, kas ir pats svarīgākais, ka tajā brīdī, kad jūs patiesībā šo lasītāju iedabūjat savā mājaslapā, tad viņš ļoti uzticās tai, jo Londonā tas pētījums, ko viņi veica, secināja, ka patiesībā apkaimes mājaslapa tie, kas lieto, 63% no tiem pasaka, ka tas ir viņu galvenais informācijas avots par to, kas notiek vietējā apkaimē. Tas nozīmē, ka pieprasījums patiesībā bez šādām mājaslapām, es domāju, būtu arī Latvijā. Un tas, kas, manuprāt, ir jādara, līdzīgi kā pagājušā gadsimta sākumā cilvēks ar kinokameru izgāja uz ielas, rakstīt par vietējām aktivitātēm. Cilvēks ar kinokameru, šobrīd varbūt cilvēks ar fotokameru, ar diktafonu, ar savu mobīlo telefonu. Un vietējais vienmēr piesaistīs vairāk nekā nacionālais, manuprāt. Paldies!